Dažreiz vajag iniciatīvu, lai palīdzētu kādam piepildīt savu sapni. Latvijā dzīvo daudz talantīgi bērni, bet nevienmēr vecākiem ir finansiāls iespējas palīdzēt šiem bērniem attīstīt savus talantus. Man patīk spēlēt violi. Man patīk darboties mūzikā. Man patīk glaznot. Man patīk zīmēt. Man patīk futbols. Man patīk zīmēt. Man patīk spēlēt čelu. CGB netvaru kustības iepriecina bērnu sirdi. Mērķis ir palīdzēt bērniem piepildīt kādu no sapņiem – mākslā, mūzikā vai sportā. Sevišķi tiek atbalstīti vecāki, kuri bērnus audzina vieni. Par ikdienu, hobijiem un saviem sasniegumiem sarunā dalās bērni un viņu vecāki. Man draudzene parādīja, kā to spēlēt, un man patīk tās violas skaņas. Man bija dažas dziesmas, man bija lēļu deja, un tagad man ir šūkuļu dziesma. Man patīk braukt ar riteni un spēlēt dažādas instrumentus, violi un stabu mājās. Jāpalīdz viņai, jāpalīdz, un lai viņa var turpināt savu iesākto. Tas esmu es. Tad es braucu ar riteni. Tad es spēlēju arī bumbu. Tad man ir pļauju mašīna. Un tad es arī pļauju. Tad es arī šūpājos. Un tad es mācos vakaros. Man patīk dziedāt. Vietām aizķēros, tāpēc, ka tik ļoti viss man ir prātā palicis. Lietām pieķēros, vietām aizķēros, tāpēc, ka tik ļoti viss man ir prātā palicis. Lietām pieķēros. Zīmēju, gleznoju, visu kaut ko taisu no māliem. Par ko gribētu tā kļūt, vajadzēja zīmēt. Kad tur tā ķer bandītu, policija. Futbola spēlē visforšākais ir tas, ka tu vari iegūt daudz draugu, var iemācīties daudz ko jaunu arī. Un iemācīties daudz ko jaunu uz laukuma spēlējot. Arī var gudrība daudz iemācīties. Arī dabūt daudz medaļu un kausus. Rudolfam tētis ir futbolists. Un, teiksim tā, Rudolfam jau no tā vecuma, kad viņš sāk staigāt, un tā viņam ļoti patīk spēlēt bumbu. Un mēs jau sen gribējām, bet mums nebija tāda iespēja, un tāpēc tagad mēs to darām. Disciplīna lielāka, interese par kaut ko vairāk. Tagad viņam ir tā, ka viņam ir futbols, un viņš iet, un viņam patīk un dara. Viņam ir uz ko tiekties. Šitais te dzenis ar akvareli krāsām un sausiem pasteļiem un vēl tušu. Tās kaut kādas mājas. Jocīgas, kā skolotāji teica, tās nav parastas, un viņām uz kokiem augļi, un tie kā tur es atceros, viņas sauc kaut kāds Hundertwasser vai kā. Tur ir 2 bruņu rupuči. Šitā uzzīmēt lauku. Tur ir uzzīmēts putniņš. Viņš iekšā pūrī ar krītiņiem nokrāso lapu un pēc tam ar kociņiem zīmē. Vienīgi mājās es biju novērojis, ka viņš zīmē princeses. Bet tā kā būtu kaut kas tāds nopietns, nē. Zīmē viņš katru dienu gandrīz. Bet šitie darbiņi, tur man bija pārsteigums, un
Bet mājās viņš iesāca tagad zīmēt pārsvarā no grāmatām. Ļoti daudz tagad tā zīmē. Un tās princeses un tās lēlas viņš zīmē no galvas. Dārzā iet. Jā, viņam patīk puķes. Viņam patīk dārzā man palīdzēt. Nāk, jā, palīgā. Daba patīk vispār, ka tā novēro daba. Čukur, gūtās pils ir kur. Čukur, čera, piestāsim pie podā sara. Čukur, gūtās pils ir tur. Talants ir brīnišķīga Dieva dāvana, bet ir nepieciešama vide, kur tam uzplaukt. Lai šie bērni nepadotos, viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Šobrīd tiek palīdzēts 10 Latvijas bērniem no Kuldīgas, Krotes, Valmieras un citām pilsētām. Un tas ir tikai sākums. Par savu darbu un audzēkņiem vairāk stāsta mūzikas skolas skolotāja Ingūna, mākslas skolas pasniedzējs Mārtiņš un futbola treneris Gatis. Svarīgākais ir, manuprāt, darbs. Jo var būt talants, bet ja talantu neattīsta, nesprodrina, tad nav rezultāts. Man patīk tas, ja bērni mācās un izrāda interesi. Tad ir ļoti patīkami strādāt ar bērnu, kad tu vari stundā, ka tu vari ar viņu strādāt un tu jūti, ka viņš arī darbojas pats un ka viņš nav pasīvs, ka viņš ir aktīvs. Un pēc tādām stundām ir ļoti liels tāds enerģijas pieplūtums, un tad liekas, vai cik labi, kad mājas darbs ir sagatavots un var arī stundām pastrādāt. Pavasarī tad ir riktīgi tas laiks, kad jāgana apkārt un jāskrien, un es esmu Jānītim skrējis pakaļ, te vairākas reizes apkārt skolē ķēris rokā. Bet, manuprāt, tieši tas, ka viņš ir pieturējies pie kaut kādas disciplīnas, vairāk vai mazāk, viņš ir centies izpausties, viņš ir redzējis visādus, arī pēkšņi ieraudzījis, ka viņam labi sanāk kaut kas, par ko viņam vispār nebija nojausmas pirms tam. Starp citu tā, ja bieži sanāk, tad tas man liekas ir tas galvenais. Viņš ierauga, ka viņš kaut ko var izdarīt. Un tad nav svarīgi, vai viņš to mākslā pēc tam dara vai mūzikā. Talants ir ļoti maza daļa no visa tā procesa. Tas pārējais ir tur darbs. Mans tēvs, viņš arī ir pedagogs, viņš teica, ka nav izgudrota vēl tāda mācību programma, ar kuras palīdzību varētu kādam kaut ko iemācīt, kurš negrib iemācīties. Mani paši labākie bērni, man ir visvieglāk strādāt. Sports iemāca ļoti daudz bērniem. Visvairāk, ko vecāki priecājas, ko bērni iemācās šeit sportojot, tas ir sadraudzēšanās ar pārējiem bērniem, kolektīva izjūta. Un lielāko prieku viņiem raisa to, ka bērni kļūst vairāk patstāvīgi. Viņi jau māca rēķināt, cik viņi ko var tērēt, braucot uz sacensībām. Sāk dalīt jau, piemēram, to pašu ēdienu. Ja? Un tādas lietas. Vairāk patīk tas, kad būt kopā bērniem, protams, un visvairāk patīk redzēt tos augļus, ko es iemācījis bērniem. Ar mācībām un sportu mums ir sarunāts tā, ka, ja mums nav mācībās sekmju, mums nav arī futbola. Sportistam pirmkārt jābūt ir gudram. Kā es esmu teicis saviem bērniem, man vajag gudras futbolistus. Rudolfā ļoti grūti bija nepamanīt, ka viņam kaut kas tur varētu nesanākt, jo pirmkārt uz redzēšanās, pirmkārt viņa fiziskās dotības jau rāda to, ka viņš var nodarboties, praktiski teikšu ar jebkuru sporta veidu. Ja? Viņš ir ļoti fiziski attīstīts labi un laba koordinācija. Jā, viņš ir foršs treneris, es ar treneri esmu ļoti labi draugi, tāpēc es palikšu te. Es gribu pateikt paldies vecākiem un skolotājiem, kas man atbalstīja. Es gribu pateikt paldies skolotājām. Liels paldies, kas mums palīdzēja, un lai turpmāk mums palīdzētu.
Klauvē un tev taps atvērts. Varbūt ne gluži atvērts taps, bet kaut kas noteikti mainīsies. Cits tapešu raksts, cits stāvs, cita smarža, cita perspektīva un cita glezna. Mums ir iespēja kādam atvērt durvis, ieraudzīt, iedrošināt, virzīt, piepildīt sapni un gūt panākumus kopā. Paldies CGB Network partneriem, vecākiem un skolotājiem par vēlmi un sadarbību, darot savu daļu, lai kopīgi virzītu nākamo paudzi uz panākumiem. Ne bērni vien mūs tālāk elpos un tālāk dvāšos. Mēs paši turpināsimies vēl tālāk sevi pašos.